Vēl nebija gatavs tajā brīdī, līdz ar ko spēle notika Hansviļskos laukumā. Guva ātris vārds Skonto, viņa gazo, kad pēdējo reizi Jūrmala ir ieraidījusi bumbu Skonto vārtos, šo sezonu nē, pagājušajā sezonā arī nē. Nu, tas notika tātad 2012. gadā. Vairāk nekā 2 gadus Jūrmala nebija pārspējusi Skonto vārtsegu, tagad tas ir noticis. Un 1-1. 1-1, un, ja likās, ka pēc pirmiem Skonto vārtiem intriga zudīs, nekā nebija 1-1, Skonto viss jāsāk no jauna. Ļoti negaidīts pavērsies, un atkal Skonto klupšanas akmens Strazne izbraukumā, un uzvarēja bez problēmām. Tajā spēlē, tā Edgars Kārkliņš, skatāmies, aptur. Neveicas viņam šodien uzbrukuma Smailēs, nevis Smailē, bet varbūt uzbrukuma pēdējā trešdaļā. Tomēr pārāk neuzmanīgi Skonto nospēlēja, iekarā malā. Laba piespēle, Diego Silva jau mēģināja. Pirmajās 2 spēlēs, šī ir 3. pagaidām 1-1, un Silva izraus 1-1. Būtībā pārmet pāri Pavlovam, un bumba ielido vārtos. 22. minūtē Jūrmala izvirzās vadībā pret Skonto. 10. pēdējās vietas īpašniece ir vadībā pret līderi Skonto. Nu, iespējams, ka te ir runa par kaut kādu arī nenovērtēšanu. Skonto īpaši pēc gultiem vārtiem nodomāja, ka 3 punktus jau pamazām var bāzt iekšā savā kabatiņā. Nekā nebija Jūrmala 2 uzbrukumi, 2 vārti. Pirmie pēc standarta situācijas, otrie tagad pretuzbrukumā. Iespējams, ka Pavlovam nevajadzēja pamest vārtus, jāskatās atkārt.